reku siets, kas ir pret visādiem grauzējiem un kukaiņiem, lielajiem, lidojošajiem lapsenēm, lai netais midzeņas. Kur tas liksies? Tas principā liekās gan zem logiem, gan virs logiem, gan uzreiz. Jā, uzreiz. Neko var pafilmu parādīt, kāds izskatās, teiksim, tas L profils. Tas ir ventilējumais profils ar mazām spraudziņām, un te jau ir reku iesākt šeit, principā tāpat kā šeit, bet te ir iesākt likt ar to ķemīti. Saucamā arī aiztaisīt cietai, te nelien iekšā, viss tie grauzē. Un principā, jā, es atvedu arī tos paši, viņi liekās apakšā, viņi liekās šeit uz latojuma zem palodzes, tā, lai lapsenēm un visiem pāriem neiet iekšā, bet ventilācija būtu tāpat augšā un arī augšpusē. Vējkastē arī, jā? Vējkastē, jā, pie vējkastes. Tad tos, ko tu atved, tu liksi virs šitām ķemītēm? Tur ir jāskarās, kā būs objektā. Vai nu liks virs ķemītēm, vai nu turpinās likt tālāk no šejienes. Ir brāriši, ka reiz šeit ir dēļi. Tā viņi ir iepakot, tā ir vesela palete, 160 dēļi un 105 kvadrātmetri sedzošā virsma. Kopējā dēļu kvadratūra 123 kvadrātmetriem. Šeit reku krāsiņi, ar ko piekrāsojam galus, ko nogriežam, kur ir jāpiekrāso vai gareniski, vai un reku speciālās skrūvas, kas ir priekš VL dēļa, tieši priekš dēlim ar spundi, kā redz, ļoti plakana galva viņi ir, un tad mierīgs spunds sēžās virsū. Plus pie skrūvītēm nāk arī vajadzīgais torks, ko uzdēc un vienkārši skrūvē, un torks iet katrā kastītē iekšā. Bet principā var likt ar skrūvēm vai arī šaut ar naglām. Ar naglām ies ātrāk,